Mani sauc Pāvils Griškovs, es esmu no Ugāles, tagad dzīvoju Rīgā, mācos, studēju, kā arī nodarbojos ar triālu. Triāls ir sporta veids, kur ar riteni jābrauc pāri šķēršļiem, un galvenais uzdevums ir nepielikt kāju pie zemes. Ar to es nodarbojos jau vairāk nekā 9 gadus, un esmu vairāk kārtējis Latvijas čempions triālā. Tas bija 2006, 2007, 2008. Lai to sasniegtu, es savulaik ļoti spēcīgi trenējos, es skrēju, un katru dienu vismaz 4 stundas pavadīju ar riteni, trenējoties ar treneri, jo viņi vajadzīga diezgan fiziska sagatavotība. Šobrīd vēl dziedu grupā. Grupa sauc Latē, kur mēs esam 4. Un man ir superīgs kolektīvs. Mēs kopā dziedam, atpūšamies, kā arī uzstājamies dažādos koncertos. Es sapratu, kā tas sirds. Tā ir mana arī sirdslieta. Dejoju hip-hop grupā Jam, kur man ir ļoti tāds sirsnīgs kolektīvs, kas stādām tādus šovus, ar kuriem var gan uzstāties dažādos pasākumos, gan arī piedalīties sacensībās. Īstenībā sanāk, kad no rīta, kad pieceļās, tad jāiziet uz universitāti. Man ir vēl vokālās nodarbības pie pedagoga, kā arī runas mākslas šobrīd apgūst. Atnākot mājās, tu apsēdies, vēl izlasi pēdējos e-pastus, tur paskaties, kas jauns atnāca vai atbild cilvēkiem, un tad tu iegulies gultā, ieslēdz televizoru un skaties un domā, cik forši ir. Sākumā dzīvoju kopmītnēs, tad man bija tāds ciets madrats, tie vecie madrači, kur ieguļās iekšā tā. Un tad mēs likām dēļas, lai varētu taisni gulēt. Un tad īstenībā bija tā, ka tāds asociācijas veidos smags, tāds gļumīgs, un pie tam vēl tāds neērts gulēšanai līdz galam. Izvēloties madrats, man bija svarīgi tāds lietas, vai man ir ērti, vai man tas kaut ko dos, un cik ilgu laiku es varēšu viņu lietot. Un Darmēja madrats to man visu deva. Kad es pirmo reizi apsēdās uz Darmēja madrats, man bija tāda īpaša sajūta. Tu apsēdies, un viņš nav tā kā ieguļās, bet tu tā apsēdies un nostabilizējies. Nekas nešūpojas. Un tad, kad es iegulos ar muguru, tad bija tāds sajūta. Pirmā brīdī tāda nesaprašana, kāpēc tā tu apgulies. Nekas nekur nekustās. Es apgulies un guli. Baigi patīkam. Darmēja, cik es zinu, ir vairāki veidi dažādiem cilvēkiem, un ja runājam tieši par tādiem aktīviem un sportiskiem cilvēkiem, tad šīs te variants, ko es iegādājos, tieši man atbilst. Noteikti jāizpēt piedāvājums, un tad jau jāpaņem priekš sevis attiecīgais, jo zinām, cilvēkiem ir dažāds ritmi, dažādas laiki, kad viņi guļ dažādas patikšanas, kā grib gulēt mīkstāk, maigāk vai cietāk. Tā kā visi mani draugi zina, kad man ir Darmēja, tad viens draugs man teica, nē, tas ir pilnīgi garam, man saka, ka tas nav labi. Es saku, beidz, es esmu izmēģinājis, man patīk, ir baigi labi. Otrs draugs atkal vēlēs iegādāties, un noteikti es viņam ieteikšu tuvākajā laikā to izdarīt. Nopērkot Darmēju, taču viņu nelietojam tikai 1 gadu. Tas ir uz vairāk ilgu posmu. Ja mēs salīdzinām ar vecām gultām, tad viņas nolietojos. Man bija dīvāns, kur es iegādājos ar atspērēm, viņas bija ielocīts un nebija patīkami gulēt. Darmēja madrats, tas ir vairāki gadi tev lietošanā viņš ir, un cena jau, man liekas, nav tik liela, lai neparūpētos par savu veselību, jo viennozīmīgi es uzskatu, ka miegs ir svarīgākā no cilvēku lietām. Man tas nozīmē kvalitāti un to, ka es varu izgulēties. Un ja cilvēks tiešām grib izgulēties, pamēģiniet šo madracu, un es domāju, ka jums patiks. Palutiniet sev ar veselīgi patīkamu miegu, ko sniedz Dormeo Komforts. Zvaniet 6 716 9012, lai iegūtu to savā īpašumā par īpaši izdevīgu cenu. Izbaudiet ērtības, greznību un tīrību ar Dormeo Clean Comfort sistēmu. Zvaniet jau tūlīt!